Kā tu esi izaudzis? Kā gāja mācībās? Nu, sākšu no paša sākuma. Knapi izkāpis no ratiem, mazais uzrāpās ozolā. Mammai tapa skaidrs, jālaiž dēls Zīļukā. Tur vieta moderna un stilīga. Mūsu novadā ir 6 pašvaldības skolas. Te labi jutīsies ik viens, un katrs var kļūt teicamnieks. Kad pēļķis kļuva par mazu, bija laiks iepeldēt citos ūdeņos. Šeit basēnā ūdens silts, kā tropu salās. Te aug mārupiešu zieds, jauda, drosme, darīt prieks. Te top jaunās izcilības Latvijai un pasaulē. Par zvaigzni nepiedzimst, par tādu kļūst. Šī ir vecākā būve Mārupē. Te atrodas dienas centrs. Novadā tādi mums ir 4. Vai tu zini, kas ir hēlijs? Zinu gan, tā ir gāze, un ne tikai. Tas ir arī Mārupes jauniešu centrs. Nāc pie mums, te notiek viss. Kas ta nu jauno cilvēku? Es apmaksāšu. Man ģimnāzijā ļoti laba stipendija. Par kādu biznesu man rakstīt projektu? Tu nesatraucies. Ņemsim piemēru no labākajiem. Mārupes novadā te jau 5000 uzņēmumu. Jaudīgākais – lidosta. Nu ne jau dzinēju un turbīnu dēļ. Paskat, tur dzīve rit kā bišu stropā. Mammas dabas iedvesmota Mārupē mīt Madara. Tās darba ziedi saplaukuši visā pasaulē. Kā varans vienradzis ar plašu sirdi, jau visās pasaules malās par viņiem dzirdi printful. Var nodrukāt ne tikai tēkreklu, bet arī sapni. Ei, vai mīkla jau uzbriedusi? O, jā! Rau visi kukulīši smaida un kārumnieki puņķus glauda. Kurš gan nezina Mārupes gurķi? Komentāri šeit ir lieki. Un starp citu dāvanas pakumātos var ceļot pa visu Latviju. Un ne tikai. Ir vēl kāda ideja? Nu, meitiņu, ieklausies savā sirsniņā. Īsteno kādu sev sapņu. Pašu rokām radītajām vērtība ir liela, jo it visam mīlestībā klāt ir sieta. Tā no sirds uz sirdi jau kopš senām dienām atliek vien to nosargāt. Ko es pati varētu realizēt? Realizēt kaut ko unikālu. Tētim vienmēr taisnība. Oho. Viss pietiek, kaut kas jādara. Nu, sportot jāvar viņš ir. Wow! Te ir sporta paradīze! Kā nu ne? Pateicoties entuziastiem, te ir pump track, trailu parks, velocinis, volejbols, basketbols, arī 3x3 laukums ar segumu. Futbols ir iedvesmas spēle. Mārupē top jaunās sporta zvaigznes. Dar ko var, Latvijā ir jāuzvar, bet pirms lielo ledu lauz Mārupē ir jāsarauj. Ja tā padomā, mūsu civilizācija kopš seniem laikiem dzenā bumbiņu. Varbūt tieši tenisa bumbiņa ir zemes lielākais simbols. Ja Van Damme dzīvotu Mārupē, noteikti ierastos cīņu zālē rūdīt savu garu. O, lidmašīnas nosēžas arī virs ūdens, un tālāk var doties ar dēli. Golfa pirmsākumi Latvijā sākās tieši šeit, golfa klubā Viesturi. Mārupes novadā ir 3 streetbola laukumi, vairāk kā 10 stadioni. Ziema vai vasara, sniegi vai lietus, smiltis te vienmēr ir sausas. Un 10 staļļi. Tu vari doties izjādēs, bet vari arī tikai parunāties ar viņiem. Sāp pilnīgi viss. Bicepsi, tricepsi. Labāk ar opītu uzspēlēju šahu. Ģimene, šodien ir brīvdiena. Ko mēs darīsim? Hei, ļaudis! Mārupes novadā notiek ap 150 pasākumiem gadā. Mūsu kolektīvos meistarību izkop teju 1000 ļaužu.
Tu redzēji, cik liels? Tornis? Tornis ir zīmīga vieta pasākumiem, kur satiekas mārupieši. Tur sanāk gan lieli, gan arī mazi, un sirdī katrs sajūt svētkus. Nāc pulkā, nepaliec viens! Šai vakarā var mūziku klausīties un kino skatīties. Pat 4kājāņiem ir savs burziņš, kur visiem draugiem pastes lokās. Kā miziņa pie miziņas ir ģimene pie ģimenes. Kur? Sīpolpestiņā. Saules spēks ir ugunsliesmās, dzirkstele ir mūsu dziesmās, lai ielīgo jauniem nodomiem un sapņiem. Tā var nogurt tikai no svētkiem Mārupes novadā. Ei, kas tas tāds? Tas taču ir pupuķis. Kur te viņš dzīvo? Nezinu. Nu tad mēs tur noskaidrosim. Ejam! Meklējiet viņu vienā no lielākajiem Latvijas lavandu laukiem. Pupuķis noteikti ir paslēpies skaistajos apstādījumos, bet varbūt viņš spēlējas kādā no rotaļlaukumiem, jo tie mums plešas plašumā. Kad nokļūst viņš rododendru parkā, tad prāts noreibst no dabas krāšņuma. Varbūt viņš slēpjas aiz baznīcas mūriem. Bet ja nu viņš apciemo Eidi muzejā, ja grib ieraudzīt putnus, jādodas uz skatu torni. Rau, Babītas ezers radies pirms 4000 gadiem. Pupuķi taču ceļo uz Āfriku. Jā, tur viņš ir. Viņam pirms lidošanas jāsagatavojas. Nebēdājiet, draugi! Pavasarī pupuķis būs jau atpakaļ, bet tikmēr satiksiet viņu karoga mastā.